Jā, vēsturiski Vaidavas keramika bija tāds uzņēmums, kas strādāja vietējā mērogā, arī ražoja skaistus traukus, daudz tradicionālu lietu ražoja, bet viņi pārsvarā nekur ārpus Latvijas arī neizgāja. Pirms 2 gadiem mūsu komandai piepulcējās ienāca uzņēmumā cilvēks, šobrīd biznesa partners ar lielu mārketinga kompetenci, mans uzstādījums arī bija no paša sākuma, kad es šeit atgriezos otru reizi, bija, kad šis uzņēmums veiksmīgi attīstīsies un turpinās dzīvot, ja viņš ies ārpus Latvijas un sāks eksportēt. Un radīs traukus, kas būs interesanti ne tikai latviešiem, bet kas interesēs arī eksporta tirgos. Un tad pirmais solis bija koalīcijas zeme veidošana, kas principā pirms 2 gadiem bija kaut kādi iedīgļi, kaut kādas formu variācijas, bet tādu nopietnu ceļu viņi sāk apmēram pirms 2 gadiem. Kā 3 bļodu komplekts baltā krāsā, šobrīd izaudzis apmēram līdz 30 vienībām 3 krāsās. Un pēdējā laikā arī diezgan daudz draudzējamies ar koku elementiem, kas ļoti labi sadara ar neglazētu māli. Tā kā jā, tas bija tāds. Un tas ir jaunais virziens. Jaunais virziens ir tāda īsumā varētu teikt, gribam, lai Vaidavas keramika asociējās ar tādu funkcionālu dizaina trauku ražošanu, kuru var ielikt arī mūsdienīgā mājoklī, kur ielikt dizaina mājā, dizaina dzīvoklī, jo vēsturiski tas stereotips, ka māls ir kaut kas senatnīgs, kaut kas ļoti novecojis, vecs, un neviens īsti tādu mālu trauku negrib likt mājās. Tad ar šo pirmo soli, kas ir kolekcijā zeme, mēs esam arī pirmo soli spēruši. Mums ir 4 smagās mašīnas, apmēram 80 tonnas māla, un mēs viņu izberam. Un viņš principā tur nostāv 1 gadu. Tas cikls ir tāds, ka viņš 1 gadu nostāv, un pēc tā gada tad tikai būtu labi ar viņu sākt strādāt. Sākt strādāt nenozīmē sākt veidot traukus, nozīmē sākt viņu pārstrādāt. Viņš iziet apmēram 3 ciklus, kamēr viņš nonāk līdz tādai konsistencei, ko var lietot jau tālāk podnieks. Viņš iziet caur sietu, viņš izfiltrē pirmos lielos mehāniskos piemaisījumus, tad viņš tiek nofiltrēts, sapresēts tādās lielās plakanās pankūkās un tiek uzglabāts tālāk. Šīs pankūkas jau iet cauri vakumpresē, kas izspiež no māla masas lieko gaisu un veidojot tādu masu, ar ko var strādāt podnieks. Šī industrija, man liekas, visneveiksmīgāk pārdzīvoja tos pārmaiņu laikus, kas bija no Padomju Savienības pārnesoties uz neatkarīgās Latvijas ekonomiku, manuprāt. Ja godīgi tāds veiksmīgi strādājošs keramikas ražotnes, kas joprojām ikdienā strādā un ražo, uz vienas rokas pirkstiem var saskaitīt. Ņemot vērā tās tradīcijas, kādas bija Latvijā, es domāju, ka rezultāts varēja būt daudz savādāk. Investīcijām mēs vienmēr esam atvērti, un mēs noteikti izskatīsim iespējas arī paplašināties un neizstādīt iespēju. Bet mēs nekad nebūsim milzīga rūpnīca ar 100 strādniekiem un ar automātiskām iekārtām. Tāds nav mūsu koncepts. Mēs joprojām gribam asociēties ar nelielu ražotni, ar roku darbu, ar augstu kvalitāti, ar elastību, varbūt pat mazākiem pasūtījumiem, ja salīdzinām ar lieliem Eiropas mēroga ražotājiem.